Tad, kā mēs lietojam, te bija tas zaļais kokteils. Kā jau pagājušajam, tad nav tik garšīgs. Tad pielējam jau klāt dzīvo kvasu. Konkrēti šeit ir čīkstuļu laimiņš. Vai jau iepriekš lūgtī tās Noximel-Cidonijas, austrumu galega, skujas. Tas arī 3 dienās gatavs ar medu. Jā, siets. To mēs arī tieši tādā pašā krāsā, ja? Viņš, protams, noslēmies, tāpēc viņš ir uzreiz jālieto. Tā ir uzreiz daudz garšīgās. Te no jaunumiem vēl ir medavs ar ingveru un cido. Tur būs arī tā recepte, kā viņi tur gatavo. Nu, tie mēs izmantojam šos zoē ieraugus, vai namiko, vai giva, ja. Nu, tur ir vēl ekozoē Latvijā. Tos te arī tā gatavo. Piemēram, šis ir ar auzām ieraugs. Kā šis bijis vairāk kā pusgadu, piemēram, var izmantot arī. Tie bija pirkti jau pērn Jāņos un vēl tagad pat bija lietojami. Viņiem interesanti arī 2 nedēļas, piemēram, gatavo. Vispirms uzvāram auzas, pieliekam sodu un tad šo ieraugu klāt. Tad iznāk oriģināls apmēram. Ja mēs gatavojam bez sodas, tad tās baktērijas ļoti ātri pārstāja darboties, jo palielinās skābuma līmenis. Šeit vēl, piemēram, fermentēti rīsi. Te mēs pieliekam kaut vai skābētu skāpos un būs apmēram arī 2-3 dienas jau rīsos pārstrādāsies tie vielas, kas ir vieglāk izmantojamā veidā. Viņš būs garšos apmēram līdzīgi kā skāpu kāpostu pieglarši, piemēram, kad mēs viņus izvārīsim. Šeit mēs arī vispirms ieliejam karsto ūdeni, un tad, kad atzīs šo ieraugu arī vai skāpu kāpostu. Te ir tas nākošais, kas bija dzīvais kvass, kur mēs skujas tātad izmantojam.